Te mums sēž 2 darba holiķi. Viens brīvs kā putns, otrs ar stingru darba grafiku. Kurš prot labāk krāt? Mani sauc Kārlis. Man ir 34 gadi. Esmu grafiskais dizainers, maketētājs, kuram noteikti nepatīk mirstīgo darba laiks. Mani sauc Arturs. Esmu office darbinieks, vienkārši labs cilvēks. Ko jums nozīmē finansiāla brīvība? No rīta piecelies, tu izdomā, ka kaut kas tev ienāk prātā, kaut ko tu gribi nopirkt, kas nav lēts. Nav varbūt arī tāds izdevīgs un vajadzīgs, bet tu to vari, tu izdari un esi priecīgs pēc tam vakarā. Tev ļoti labs atbildes. Es trenējos. Man finanšu brīvība ir noteikti, ka nav jādomā par to, ka es gribu kaut ko iegādāties. Labi sajūta. Kas jums pirmais nāk prātā dzirdot vārdu budžets? Atbildība. Laikam vīrišķība arī tādā pašā laikā. Man nepatīk budžets. Ir forši, kad tu vari nedomāt par kaut kādu budžetu. Vai jūsu ienākumi katru mēnesi ir vienādi vai svārstās? Ja mēs skatāmies tā lielākā griezumā, noteikti, ka viņi svārstās, jo klienti ir dažādi, darba apjoms arī ir mainīgs. Man ienākumi ir ļoti stabili, uzticami. Mēneša beigās jums paliek pāri, kas krājkasītē, vai viss aiziet? Zini kā, dzīve ir iemācījusi, ka naudiņai patīk, ka viņa čubina. Gribētos iekrāt un vēl kaut kas, bet manā gadījumā es viņu daru tikai tad, kad es uzlieku kaut kādu mērķi. Es nezinu, ar to tev varbūt noteikti citādāk. Kopš es kļuvu stabilā pozīcijā profesionāla darbinieku, man paliek diezgan daudz pāri un tas dod tādu stabilitāti, drošības sajūtu. Un, ka man kaut ko vajag, tad es varu nopirkt. Tā ir laba sajūta. Kur jūs turat, ja kā Kārlis saka, čubināt naudu, kas jums paliek pāri? Tas zeķē, kontā, cūciņā, aproka? Manā gadījumā laikam tas ir kontā. Šobrīd es taustos, es krāju no visur, gan kontā pārsvarā galvenokārt, gan zeķē, gan cenšos kaut kur nedaudz investēt. Kā jūs sev disciplinējat, lai visu neiztērētu? Kā Artur? Man nav problēmas vispār. Es vienkārši netērēju draņķiem. Un tomēr vai nav kāds kriptonīts, kas nostrādā kā spontānais pirkums, no kura nekādu nevar atteikties? Nezinu, koncerta biļetes, 50% atlaidi sporta apaviem, lētas avio biļetes. Man visi nosaukti. Es esmu tas atlaidi džeks. Man patīk atlaides. Savādāk grūti izvēlēties, ir atlaides, tad ir viegli izvēlēties. Es saku tādas praktiskas lietas, ir tas, kuras iekrīt. Aizbraukt uz depo un tas ir tāds mans spā. Tā ir mana terapija. Vai jūs krājat drošībai vai varbūt kādām konkrētām mērķiem? Man ir. Arturs ir baigais ceļotājs, viņam noteikti ir. Ceļojumi, jā. Ceļojumiem es nežēloju baigi, bet kam es krāju mājai. Jā. Gribētu māju nopirkt. Rūpēties par nākotnes finanšu drošību ir vienlīdz svarīgi, kā domāt par krāšanu ikdienā. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kam ienākumi ir neregulāri un nākotnes sociālā aizsardzība jānodrošina patstāvīgi. Pensiju 3. līmenis ir lielisks instruments, kā parūpēties par savu labklājību vecumdienās ar vairākām priekšrocībām. Ir iespēja patstāvīgi izvēlēties iemaksu regularitāti, tāpat arī pašam noteikt iemaksu apjomu. Un turklāt vēl ik gadu no veiktajām iemaksām ir iespēja atgūt iedzīvotāju ienākumu nodokli 25,5% apmērā. Vai jums ir 3. pensiju līmenis? Vai esat domājuši par to? Un vai jūs vispār zināt, kas tas ir? Jā, man ir nesen salīdzinoši, un es tur kaut kādu naudiņu lieku iekšā. Jo saprotu, ka tas ir jādara, savādāk būs beigas vecumdienās, bet baigi gudrs tajā neesmu, citus nevar mācīt. Tad darētu kāds piemērs. Ja jūs no 30 līdz 65 gadu vecumam uzkrātu ik mēnesi, piemēram, 200 eiro pensijas 3. līmenī, jūs varētu sakrāt vairāk kā 130 000 eiro un ikmēneša pensiju palielināt par aptuveni 450 eiro. Pafantazējam. Kā jūs gribētu iztērēt savus pirmos papildus 450 eiro pensijas vecumā? Bet ja tā reāli visticamāk noteikti uzsauktu ģimenei vakariņas, pusdienas, roadtripu, ceļojumu. 450 eiro? Uz ogri. Tad jā. Palielini savu pensiju un nākotnē saņem vairāk. Pats izlem iemaksu lielumu, biežumu un saņem arī nodokļu atmaksu ik gadu.